Sveiciens visiem Divāna ekspertu podcastu klausītājiem. Šodien atkal jau esam kopā jums. Neierasti agri atkal pēc iepriekšējās reizes. 10. maijā ierakstām epizodi. Un ar jums kopā, kā vienmēr, Rudolfs Punkstiņš. Un Reinis Bušmans. Čau visiem. Nu ko, šodien mēs pārunāsim ralliju nedaudz, jo šobrīd viņš vēl joprojām notiekās. Tad pieskarsimies basketbolam, gan vietējiem līmenim, gan starptautiskajam. Un tad futbols starptautiskais un hokejs. Galvenais. Tieši tā, galvenais. Pēc 5 dienām tomēr jau sākās pasaules čempionāts. Ir nedaudz tādu jau mandrāžu iekšējā. Sāka rasties, un baigi ātri pienāca tas laiks. Ir kaut kā tikko vēl likās, ka bija tikko aprīlis, tad tā kā vēl tālu tas čempionāts, un jau 10. maijas, un pēc 5 dienām pirmās spēles mums pēc 6 sestdien. Jā, mums pēc 6. Nu ko, labi, tad sākam ar ralliju. Reini, tur droši vien es vārdu došu tev. Jā, tad pašlaik arī norisinās vēl 21. ātrumposms, rallijas vēl nav galā, vēl 2 ātrumposmi, bet kopumā Mārtiņam tāds, nevar teikt, ka labs sniegums, 2 top 3 laiki gan ir ātrumposmos, bet kopumā viņš atrodas 9. vietā, gan tikai savam komandas biedram vienam, un otrs komandas biedrs avarēja. Pēc lieliska rallija, kur viņš piekdien cīnījies ar stūras pastiprinātajām problēmām, trenēja rokas un pēc tam sestdienā vienkārši ielika krūmos un izbeidza savu ralliju. Izbeidza savus mocības. Un cik es saprotu, šodien viņam mašīna vairs ir atteikusies. Jā, nevarēja kaut ko sataisīt. Ar iespējams drošības karkas nav salabojams. Forši diezgan. Un jā, un tad no pāriem predikšaniem, ko es izteicu, pilnīgi nekas nav piepildījies, jo kad Sūta ir 7. un Evans ir 5. Bet tur gan, jā, kad mēs pagājušajā nedēļā runājām, tad es neiedomājos par to, kā par starta pozīcijām, ka viņi brauc kā 1. un 2. un Grāns rallijos tas ir nav labi. Kāpēc? Es tieši šorīt dzirdēju arī no viena eksperta, kurš skatās ralliju, ka viņš jau tur brauc sākumā. Tas slikti. Kāpēc tas slikti? Jo, teiksim, pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar biatlonu, tad biatlonā ir startēt labāk augstāk, kamēr tā trasa nav, teiksim, ja ir +2, +3 grādi, tad viņi vēl nav šļuraina palikusi, tā teikt. Jā, rallijā ir 3 segumi, sanāk sniegs, asfalts un grāns. Grāns gadījumā ir labākā starta pozīcija kā kurā rallijā, bet parasti kaut kādu 7., 8. vietu. 8. Tā. Jo pirmajam braucot, tas grāns ceļš vispār nav braukts. Kādu laiciņu tikko nogrēderēts nesen. Viņš ir ļoti slidens. Pirmajam braucot, viņi tā kā iebrauc tās līnijas, sporta līnijas. Un tad pēc tam tiem, kas brauc pēc tam, neslīd tik ļoti mašīnu. Un tad sanāk, ka pirmais principā nobrauc un tā kā tīrītais vienkārši. Pirmie 3, Zamboni. 4, jā, palielam rallija Zamboni. Un asfaltā ir tā kā biatlonā, tad labāk ir braukt pirmajam, jo tad nav samests nekāda netīruma uz asfaltu, un asfalts kļūst slidens, ja ir kaut kas uzmests virsū. Skaidrs. Kurš tad šī posmā uzvarēs? Izskatās, ka Sebastians Ožērs arī 8-kārtējais čempions, 7-kārtējais, es vairs neatceros, daudzkārtējais čempions. Bet viņam dzenās pakaļ Thierry Neuvils, kurš ir pagājušā gada čempions. Aizpagājušā gada čempions. 2 pagājušā un aizpagājušā gada čempions savā starpā cīnās. Un tad tālāk tur jau ir maza starpiņa līdz Sāmī Pajarī. Tā kā jā. Skaidrs. Un kāds ir tas kopvērtējuma situācija pēc šī posma, tad sanāk būs? Grūti pateikt, jo rallijā, es to nekad neesmu pat izstāstījis, bet ir saucamā supersvētdiena, kurā rallijas notiek no ceturtdienas līdz svētdienai, un tad supersvētdienā ir vēl atsevišķi punktus skaita, top 5, tieši tikai svētdienas laikos, tā kā atsevišķi. Un pats pēdējais ātrumposms, šajā gadījumā 23. ir power stage, jeb ātrumposms, kurā atsevišķi vēl top laikiem dod arī punktus. Tā kā no 5, 4, 3, 2, 1 no labākajiem laikiem. Tāpēc kopvērtējumu ļoti grūti paredzēt šobrīd, jo tur viss kaut kas var mainīties. Pēc pa 2 ātrumposmiem kāds var avarēt, kāds var saslīdēt. Un daudz punktu vēl ir uz galda, kā teikt. Skaidrs. Un kur tad nākamais un kad posms? Un vai Mārtiņš Sasks ņem dalību arī nākamajā posmā? Nākamais posms ir Japānā, maija beigās, bet Mārtiņš nepiedalās. Tas ir asfalta ātrumposms, un Mārtiņa specifika ir grāns. Pašlaik, kamēr viņam nav budžets braukt pilnu sezonu. Un tad pēc tam mums būs Akropolis rallijas Grieķijā. Tad tur gan piedalās Mārtiņš jau. Tas ir grāns rallijas. Ok. Skaidrs. Labi. Tad par ralliju tev vairs nav nekas piebilstams. Īsti diezgan
daudz šoreiz jau norunāju salīdzinoši ar citām reizēm. Ok, nu tā ko, ķeramies klāt basketbolam. Mans pareģojums, kur es tev nositu dūru uz galdu iepriekšējā epizodē un teicu, ka nebūs nekāds vainu. Ventspils spēlēs finālā, tas ir piepildījies. Un ir aizvadīta arī pirmā fināla spēle Valmierā un Ventspils pagarinājumā 115-112 pirmajā spēlē Valmierā uzvar. Un ir izvirzījušies vadībā sērijā ar 1-0 līdz 3 uzvarām. Liels prieks bija redzēt. Es gan redzēju tikai pusi no spēles, otro pusi, tā teikt, saspringtāko spēles daļu man nācās izlaist. Neredzēju, bet pēc tam noskatījos labākos momentus. Un, kas jāpiemina ir, ka Ventspilī savainojies viens no līderiem, Tomas Bryants, un nav pagaidām zināms, kas tieši un cik nopietni ir tā trauma. Bet, arī Edvards Mežuls izskatās. Edvards Mežuls arī joprojām ir traumēts, bet viņš bija traumēts arī pret VF vēl pēdējā spēlē. Un, droši vien arī gaidām Edvarda Mežuļa atgriešanos, jo tomēr, tā teikt, viņš ir tas, kurš var zem groziem pacīnīties un ir diezgan stabils bijis šo sezonu. Bet kas jāpiemina ir, ka šajā pirmajā spēlē, fināla spēlē, tāda līderu loma nedaudz uzņēmās Ārons Džonsons Kešs, kuram 21 punkts un arī kaut kāds 7-8 atlikušās bumbas bija. Tas bija patīkams pārsteigums, vai ne? Arī Ausējam 16 gūt punkti. Pirms tam bija kāda laiciņa, tikai klusums no viņa, bet pagājušajā sērijā arī pāris spēles viņš labi nospēlēja. Un tad beidzot ir atgriezies uz fināla sēriju. Fogeļa taktika iedzīt vecajiem Pizūku uz finālu ir nostrādēja. Tagad ir spēks visiem spēlēt. Šodien 5:00 otrā fināla spēle. Kādi tavi pareģojumi šodienas spēlē? Ventspilī, mājas arēnā spēle? Es teikšu, ka Valmiera uzvarēs, jo man prediction nepiepildās. Tad Ventspils uzvarēs. Viltīgi. Es gan domāju, ka šodien Ventspils paņem 2-0 sērijā, aizbrauc uz Valmieru, tur mēs zaudējam, un pēc tam 4. fināla sērijas spēlē Ventspilī. Ventspils beidzot pēc liela pārtraukuma atkal atgūst čempionu titulu. Tā kā cerams, ka piepildīsies mans pareģojums. Un nepiepildīsies tavs. Tur es pats ceru arī, ka nepiepildīsies. Un tad šodien jau 5 spēle. Tieši tā. Bet kas man patika, ka ir pagarinājums. Pirmā fināla spēle 115-112. Es neatceros, kad ir bijis tik izcila fināla sērijas pirmā spēle Latvijas basketbolā. Man liekas, tā ir tāda ritīgi laba reklāma, ko vajadzētu vairāk izmantot gan BK Ventspils, gan Valmiera Glasvija komandām. Vairāk reklamēt, taisīt to, teiksim, savstarpējo tādu konkurenci, izmantojot sociālos tīklus, tā teikt, kā to dara arī NBA pārstāvi. Tur varbūt neoficiālie komandu konti, bet vairāk tieši tāda konta, kas seko līdz basketbolam un iet pie faniem un prasa jautājumus. Un tad, pieņemsim, tur Ņujorkas Kniks, trakie fani tur vienmēr bļauj, ka lai dod jebkuru pretī, viņi visus uzvarēs un tādā garā. Un tad tur notiekās, tur tiek šaut ārā visādi vārdi no viņiem. Te arī pat bija tāds NBA basketbols. Es noskatījos gan iz visu spēli fonā, gan gāju hokejs. Tam es vairāk pievēršu uzmanību, bet uz datoru es biju basketbols līdz. Un tad izskatījās pēc NBA basketbola, kur tāpēc arī ir tāds rezultāts, jo bija ļoti daudz gūt punktu aizsardzībā. Tur piekliboja abām komandām, jo daudz tika garām un daudz tika iemests, kā jau redzams, pēc rezultātu. Tā varētu teikt, tāds neraksturīgs rezultāts Latvijas basketbolam 115-112. Uz ko es galvenais ceru, ka Ventspilī šodien cilvēki būs sarosījušies un aizies kā 2000 skatītāji klātienē, lai mēs pārspējam tos valmieriešus. Savādāk visi tur tie komentētāji pārpriecājušies par to, ka Valmierā ir izpirkta viņa arēna, mājas spēļvieta. Drīzāk arēna laikam ir pārāk skaļš vārds. Halle. Jā, halle, basketbola halle. Un cerams, ka Ventspilī būs kādi 2000 un būs izcila atmosfēra, jo pēdējās spēlēs pret VF tas jau bija manāms, un tur nebija vēl. Tur vēl nebija 2000, tur bija ap 1000 skatītājiem, ja es pareizi atceros. Tā kā tā, ok, mums ir arī kaut kādi nelieli atjauninājumi Eirolīgā un NBA, vai ne? Jā, bet nav ieslēgts. Nav ieslēgts, bet tas nekas. Žalgiris ir izkritis, diemžēl, tādā trillerī mājās, pagarinājumā. Bet, cīņa līdz galam,
žēl, protams, par Žalgiri, bet, laikam kaut kas bišķiņ pietrūka viņiem. Kaut kas nedaudz pietrūka. Jā, viena spēle mājās uzvarēja par 3 punktiem. Tā bija tā triller cienīgā spēle, jā? Es gan beigās pats neskatījos. Pa 4 punktiem. Nē, kur viņi uzvarēja, jā, tur viņi uzvarēja pa 3 punktiem, un tad pēdējā jau arī, pa 4 punktiem tikai zaudēja. Gan laikam nav pagarinājumā, man likās, ka es lasīju kaut kur. Ir pagarinājumā, jā, 90-94. Fenerbahče, jā, spēcīgs pretinieks, neko padarīt, laikam. Jā, un tad tikai palikusi viena sērija, kurā rezultāts ir 2-2, Valencija pret Panathinaikos. Valencija no 0-2 ir atvilkusi atpakaļ. Kur abi treneri gan izsakāvās. Jā, tur bija arī tāds moments. Būs interesanti. Mūsu klausītāji Leo Liepainieku mīļākais treneris Atamans gribēja iet kauties. Bet, es domāju, šī būs ļoti, ļoti tāda forša spēle, un ja ir laiks 13. maijā pieslēgties un paskatīties, tad es laikam ieteiktu viņu paskatīties noteikti. Olimpiakos 3-0 uzvarēja Monako, bet tur laikam bez pārsteigumiem, kā minējām iepriekš arī par to, ka Monako nav pārāk dziļš sastāvs šobrīd. Tur ir finansiālās problēmas, jā. Kaut kas tāds varētu arī būt, bet jā. Viņi bija palikuši ar 8 spēlētājiem, un turpat nebija algas izmaksāts sezonas laikā, un tad tagad it kā viss tika sakārtots uz playoffiem, bet ar 8 spēlētājiem Eirolīgā pret Olimpiakos rezultāts ir redzams. Maiks Džeims gan tika izraidīts no zāles pēdējā spēlē, tad ejot prom. Es dzirdēju, bija tāds izgriezums ielikts Instagramā, kur Kaspars Dviņskis smējās, ka rezultāts ir plus 27 un nevar uzpirkt tādu rezultātu. Tiesneši nevar uztaisīt tādu rezultātu, jo Maiks Džeims gāja projām un rādīja naudiņu žests, ka tiesneši ir uzpirkti. Un tad Real Madrid uzvarēja Hapoel arī sērijā 3-1, gluži tāpat kā Fenerbahče Žalgiri. Un sanāks Olimpiakos pret Fenerbahči pusfinālā, un tad Real Madrid vai nu pret Valenciju, vai nu pret Panathinaikos. Ko tu labāk gribētu redzēt? Es laikam gribētu labāk redzēt Valenciju. Es gribētu laikam tad Panathinaikos, jo Final Four notiek Atēnās, ja es pareizi sapratu. Es nezinu. Grieķijā, man liekas, ka notiek, jā, un tad vietējā komanda lai ir, un tad tur tie trakie fani piepīpēt arēnā, lai ārdās un labu atmosfēru. Ja pusfinālā tiek Panathinaikos, tad finālā es gribētu redzēt Olimpiakos pret Panathinaikos. Jo tas varētu būt labs actions. Absolūts kīno tur būs. Tur būs absolūts kīno, jā. Ok, kas mums vēl? NBA mums ir neliela jaunuma arī. Šonakt bija 3. sērijas spēle starp Oklahoma City Thunder un Los Angeles Lakers. Un 3-0 sērijā. Klusums čatā no Leo, jā. Var pamanīt pēc rezultātu. Leo čatā neko mums neraksta. Werners arī šodien bija tāds kluss. Es pilnīgi pamodos no rīta un gaidīju, ka viņš nāks un man bļaustīsies, ka viņi ir uzvarējuši 3-0 jau sērijā. Bet viņš klusiņā man aizgāja garām, es domāju, nevar būt, ka Los Angeles ir beidzot uzvarējis vienu spēli. Ej iekšā flash skorā skatīties un nav. 3-0. Jā, pamatīgs pēriens. Izskatās, ka būs pamatīgs. Arī rezultāti nav tuvu. Nav bijuši tuvu, jā. Visur 20 punkti plus. Nākamajā sērijā San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves. Tur sērijā šobrīd 2-1 Spurs priekšā. Bet tāda pēdējā spēle bijusi diezgan saspringta. Un arī pirmā spēle bijusi saspringta. Otrā spēle vienīgais tur Minnesotā laikam kaut kas nav līdz galam aizgājis. Tur 40 punktu gan arī starpā. Tāda PK Ventspils rezultāti ar Valmieru. 815 līdzīgi. Jā, nav teiksim tāds ierastais varbūt tās rezultatīvais NBA basketbols. Detroits Pistons Cleveland Cavaliers 2-1. Trešo spēli Cleveland beidzot ir uzvarējuši. Es tā kā gaidīju, ka Cleveland it kā pēc vietām, kur viņi finišēja regulārajā sezonā, Detroit būtu favorīti, bet manās acīs laikam Cleveland ir lielāks favorīts nekā Detroits Pistons. Ņemot vērā, ka Clevelandē ir gan James Hardens, gan pēkšņi izskrēja vārds no galvas. Man arī sapratu, Saspēles vadītājs mazais. Pēkšņi aizmirs. Uzspied uz rezultātiem. Savādāk. Mēs te izskatīsies tā kā. Kārtīgi amatieri. Donovans Mičels. Tā kā jā, šī sērija būs interesanta. Es domāju, ka Cleveland varētu uzvarēt nākamo spēli. Es pieļauju, ka šī sērijā varētu būt 7 spēles. Jā, viņi jau abas komandas 7 spēlēs uzvarēja iepriekšējo sēriju. Tad diezgan smags grafiks viņiem.
Un tad pēc noslēdzošo sērijā New York Knicks šobrīd ir vadībā ar 3-0 pret Philadelphia 76ers. Nu, tur laikam, es neteiktu, ka man tas ir liels pārsteigums. Es nemaz negaidīju, ka es nezinu, vispār reti, kurš droši vien gaidīja, ka Philadelphia 76ers spēlēs pret New York Knicks. Tur visticamāk, ka visi prognozēja, ka Boston Celtics būs pret New York Knicks. Jā. Es laikam teiktu, ka New York paņem arī ceru to spēli, un te ir 4-0 uz redzēšanos. High by Philadelphia. High by Philadelphia, un visticamāk arī high by Los Angeles Lakers. Jā, tādas divas pamatīgas sagraujošas sērijas, un tad pārējās divas būs noteikti tādas tuvas un interesantākas. Un abas komandas, kas uzvarēs 4-0, varēs gaidīt. Varēs trenēties, griezt basīt savā treniņu zālē. Tā kā tā, interesanti. Nu, un ja tev jāprognozē tagad, kurš būs NBA čempions? Es gribu, lai Knicks uzvar, jo te izskatās, ka atkal Oklahoma City Thunder iet uz back-to-back tituliem, bet lai bojāt Werneram to prieku, tad jāsaka, ka Knicks uzvarēs. Stabili. Es arī pa New York Knicks laikam. Liela franšīze. Tieši tā, liela franšīze, liela fanbāze, vēsturiska komanda un galā pēdējais čempionu tituls sen. Ok, basketbols mums būs laikam pārunāts. Tādos ātros tempos pietiekami. Nav jau arī tā, ka pārāk daudz kas ir noticis, bet Jā, mēs jau arī tikko tikāmies. Tad. Tieši tā, bet šādām tādām lietām pieskārāmies. Ok, tad dodamies tālāk. Futbols. Aiziet, vēr vaļā mūsu futbolu. Kas mums te labs notiekās futbolā? Vēram vaļā Champions League. Tur mums ir zinām finālisti. Mans pareģojums absolūti nepareizs. Šeit gan es pareizi pateicu. Nē, es pa pusē, jo es teicu arī, ka Bayern spēlēs finālā jau 4 epizodes atpakaļ, bet tas, diemžēl, nav piepildījies. Paris Saint-Germain un Arsenal fināls. Budapeštā šogad fināls Ungārijā. Pietiekami liela arēna, 67,000 ietilpība. Kāda mums ir fināla spēle? 30. maijā, man liekas. 30. maijā. Kā kārtējo gadu nesanāks redzēt finālu, jo vienmēr viņš tieši mūsu rīkotajā Mazatīvas festivāla laikā ir. Tad sestdienas vakarā nesanāk paskatīties parasti. Vienu gadu, laikam, pagājušajā gadā sanāca, nesakrīt datumu, bet ļoti reti, kad sanāk paskatīties finālu. Bet tās spēles arī parasti nav super interesantas. Pagājušajā gadā izņēmums ar 5-0, bet... Pēdējos gados nav tās fināla spēles bijušas pārāk saspringtas. 5-0 arī, nav interesants futbols, tā teikt. Spēle bija interesanta līdz 20 minūtē, jau bija 2-0, un tad bija skaidrs, ka PSG pārbrauks pāri Interam. Un tad bet jāatgriežas pie šī gada, ko mēs dzīvosim pagātnē. Tieši tā, atgriežamies pie šī gada. Arsenāls Atletico Madrid 1-0 rezultāts. Es pat varētu teikt, laikam, ka tur varēja būt arī lielāks rezultāts, jo Atletico nerādīja absolūti savu labāko sniegumu tajā spēlē. Diemžēl pievīla mani, es cerēju, ka Atletico tiks finālā. Novēlēju to arī Diego Simeonam, kā galvenajam trenerim beidzot atgriezties finālā un pacīnīties par Champions League titulu, un arī Antonam Grīzmanam, kuram tas ir vienīgais tituls, kas viņam nav. Arī nebūs, jo iet uz Ameriku. Viss Eiropas līmenī viņš tā kā vairs netaisās spēlēt, bet neko jau nevar zināt. Ir vairāk piemēri spilgti, kur ir aizbraukuši uz Ameriku paspēlēt un pēc tam atgriežas Eiropā. Saprotat, ka Amerika laikam tas futbols nav pārāk augstā līmenī. Bet arī daudz žurnālisti teikuši, ka Grīzmans izskatās vēl, ka ir spējīgs mierīgi spēlēt arī Champions League futbolu. 100%, es pilnībā piekrītu. Bet naudiņu sauc uz Ameriku. Tā. Visticamāk, naudiņu, zin kā, karjeras beigas tuvojās, jāsapelna. Labākai pensijai, tā teikt, lai nav jādomā par naudiņu pensijas gados, futbolistu pensijas gados, jo, realitātē pensijas gadu viņam vēl ir tālu. Arī pēc karjeras beigas. Un otrs spēle Bayerns pret Paris Saint-Germain 1-1. Nebija tik spoža spēle, kā es biju gaidījis. Nebija. Atbildes spēle jau bija skaidrs, bija vairāk tāds drošāks futbols nekā pirmajā spēlē, kad vienkārši tā kā ping-pongs gāja prom atpakaļ. Te komandas nedaudz taktiskāk mēģināja nospēlēt, bet arī jāsaka, ka Bayerns tika bišķiņ vazāts, varētu tā teikt, no PSG puses, un tur PSG arī mierīgi varēja uzvarēt. Arī tika apslāpēts diezgan pamatīgi. PSG uzreiz 3. minūtē iesit golu, pēc labas piespēles no Kviča Kvaratskhelia Dembelē iesit golu, un tad pēc tam pārējā spēle tika ļoti labi nosegti. Bayernam nebija daudz momentu. Tad, ar bumbiņu spēlē, bet nebija īsti tādi super momenti. Ļoti labi tika no spēles izslēgts Michaels Olise.
Tad nezinu, vai tas bija speciāli, ka PSG vārdsargs sit bumbu vārā tieši otrā galā. Kaut ko tādu es redzēju Instagramā vienu postu, publikāciju, ka tas bija speciāli. Ka tā bija taktika, ka jāsit uz to pusi ārā visu laiku autā. Jā, lai Maikls Olise nav brīvā laukumā un ap viņu daudz aizsargu. Tad īstenībā ļoti, ļoti gudrs lēmums. Ja tas ir taktisks lēmums, tad tas ir uzteicami no Luisa Enrique puses. Jā, un tad liek spēlēt tādu neātros uzbrukumos ar bumbu, lai Bayern mēģina iesist, kas viņiem sanāca tikai 90 kompensācijas laikā iesist. Jā, kompensācijas laikā tur vairs nepietika laiks, necik. Jā. Arī komentētājs, kurš komentēja spēli, teica, ka es gaidīju šo vārdu gūmu jau 20 minūtes ātrāk. Lai būtu kaut kāda intriga. Intriga neliela. Jo viss spēle 1-0. Jau nāca miegs spēles beigās, un tad Harijs Keins iesit golu, tā kā mazliet atmodos, bet saprat, kā var iet gulēt. Var slēgt ārā, jā. Ja Paris Saint-Germain uzvar Champions League un Francija uzvar pasaules kausu, tad Ousmane Dembélé back-to-back Ballon d'Or. Jā, sveiciens Leo, lielākajam fanam Dembélé. Tā sāk izskatīties, jo pēc koeficientiem bookmakeri jau tagad viņš ir pārsits Harry Kane un ir kļūst par līderi. Tā kā bookmakeri uzskatā, ka viņš būs Ballon d'Or uzvarētājs, bet tur jau daudz, kā tu teici, jau uzvar pasaules kausu, tur daudz kas var mainīties. Jā. Ļoti grūti pareģojums. Es gan redzēju publikāciju, ko es tev vakardien rādīju, ka Lamīns Jamāls ir šobrīd pirmajā vietā arī kaut kādos rankingos. Jā, tad mēs uz dažādām publikācijām skatījāmies, bet tur noteikti. Nē, tu droši vien, ja tu saki koeficientu, tu droši vien skatījies, pēc koeficientiem. Tur bija vienkārši kaut kāda, es pat nezinu, pēc kā ņemti rādītāji, jo es nesaprotu īsti, kāpēc lai Lamīns Jamāls šobrīd būtu pirmajā vietā Ballon d'Or rankingā. Barcelona Champions League kaut kur es viņas te nekur neredzu. Sen apakaļ. Spēlējoši. Jā, aprīlī. Tā kā, un tavs pareģojums, kurš tad uzvar finālā? Es jau saku, ka Paris Saint-Germain. Es domāju, ka viņi diezgan droši. Labi, ok. Es neteikšu, varbūt diezgan droši, bet spēle būs stabila. Es saku 2-0 Arsenalam. Tā teikt, nebūs Champions League. Jā, es arī tev piekrītu. Rezultāts varbūt nebūs kā pagājušajā gadā, bet PSG vajadzētu uzvarēt. Arsenāla laba aizsardzība, būs grūti iesist 5 gols viņiem, bet tā parās mums PSG tas uzbrukums ir pārāk spējīgs. Un vēl Luis Enrique taktikas gan jau būs sagatavojis. Gan jau, ka būs, kaut kas interesants. Arsenāla tomēr vēl cīnās arī Premjerlīgā, mēģina noturēt titulu, jo City viņiem dzenās pakaļ, bet PSG jau tur par Francijas līgā diezgan skaidrs, ka uzvarēs un var atpūtināt sastāvu. Daudz faktoru ir par labu Parīzes komandai. Tieši tā. Un brīnišķīgi, ka tu pieskāries Premjerlīgai, uzreiz varam tā smuku pāriet. Un šodien tieši Arsenal ir ļoti svarīga spēle. Un ļoti svarīga spēle ir arī komandai, pret ko viņi spēlē, West Ham United. Un šeit, ja West Ham United šovakar uzvar, tad viņi pietuvojās tabulā Tottenham Hotspur, apsteidz viņus, jā. Nē, neapsteidz, Tottenhamai arī vēl šodien spēle, bet šobrīd tur ir 1 punkts starp viņiem. West Hamai 36, Tottenhamai 37, un šo spēli potenciāli visi, tā teikt, liek priekšā visiem skatītājiem, kā spēle, kur West Ham United var izslēgt Tottenham Hotspur un garantēt, ne garantēt, bet samazināt iespējamību Arsenal uzvarēt Premjerlīgu. Jā, Tottenhamai arī spēle pret Leeds. Tad abām komandām ļoti svarīgas spēles, abiem Londonas klubiem. Un, skaidrs, es jau ceru arī uz West Ham United. Tu ceru uz West Ham United, jā? Uz Bowen. Lai paliek intriga cīņā par titulu, jo palielam, ja Arsenāls šovakar uzvar, tad pārējās spēles viņiem bija diezgan vieglāks nekā šī. Laikam. Šo daudz žurnālisti uzskata par svarīgāko spēli viņiem turpmākajās. Jā, tas tā tiek celts galdā, ka šī tā svarīgākā spēle Arsenālam. Bet domā, kāds spiediens Arsenāla spēlētājiem, satraukums, kaut kāds kļūdiņas varbūt pieļaujams laukumā? Cerams. Tev jau kā City fanam, protams, cerams. Bet izskatījās arī pēc Champions League pēdējās spēles un pirms tam Premjerlīgā, ka viņi 3-0 uzvarēja, tad tomēr tas spiediens nav tik liels. Sāk Arsenāls. Arsenāls jau vajadzētu būt, ka ir jābūt pieradušiem, jo pēdējos jau vairākus gadus viņi cīnās par titulu līdz sezonas beigām. Kaut gan tas spiediens beigās viņiem. Un tad ej un cīnies pa otro vieti beigās. Jā. Kā pienāk aprīlis, tā paliek otrē. Jā, vēl mums ir arī intriga Premjerlīgā par
Champions Leagues un Eirokaus vietām. Aston Villa šobrīd atrodas 5. vietā ar 58 punktiem, un Liverpool 4. vietā 59 punktiem, bet Aston Villa ir viena spēle rezervē. Šodien viņiem ir spēle tieši pret Burnley. Pietiekami viegls pretinieks, un potenciāli viņi var apsteigt Liverpoolu. Un tad jau tur tām sekojošajām komandām, tām gan jau ir 36 spēles nospēlētas, bet viņas savā starpā cīnās par Eirokaus vietām, par Eiropas līgu un konferences līgu. Tur ir Bournemouth, Brightona, Brentforda. Gribētos jau man arī teikt, ka Chelsea, bet, skatoties, kā viņi spēlē pēdējās spēles, tad es laikam neteikšu, ka viņi pārāk mēģina cīnīties kaut ko. Beidzot guva vārds. Tas gan. Un arī Everton joprojām ir cīņā par Eirokausiem, jo viņiem ir 35 spēles nospēlētas un 48 punkti. Un līdz 8. vietai viņš šķir 3 punkti, un pēc tam jau 8. no 7. vietas šķir vairs tikai 2 punkti. Tā kā te būs ļoti interesanta cīņa līdz pat pēdējai 38. kārtai par vietu Eirokausos. Un ja tev būtu jāprognozē, vai arī ko tu varbūt labāk gribētu redzēt no šīm visām komandām, teiksim, Bournemouth, Brighton, Brentford, Chelsea un Everton, kurai jau tu labāk gribētu redzēt Eirokausos? Godīgi sakot, diezgan vienalga, kur no tām komandām spēlē, bet, ja jāsaka, tad Brighton. Par kaut kādas pāris spēles viņiem esmu redzējis, tad tāda atraktīva futbola spēlē. Un man patīk īstenībā Evertons sniegums pret City, jo otrajā puslaikā pagājušajā nedēļā tajā thrilleru mačā, kur City nospēlēja neizšķirt ar Evertonu. Otrais puslaiks bija ļoti labs no Evertona puses. Diezgan tika piesmiet City aizsardzību. Bet otrais puslaiks? Jā, pirmajās puslaiks bija tāds, ka City spieda, spēlēja bumbu, bet noslēdzās 1-0 vai 0-0, jau es neatceros. Bet pēc tam uzreiz tik gūti vārti. Doku guva pirmā puslaika beigās vārtus, pēc tam bija 1-3. 1-3 Everton iesit kaut kādu 11 minūšu laikā 3 gols. Jā, tur ātri viņi izvazāja City. Jā, un tad uzreiz Haalands, kamēr rādīja atkārtojumu trešajiem Everton vārtiem, tikmēr Haalands jau iesit vēl viens gols, un tad beigās pirms Svilps tieši Doku. Tur bija jautra spēle. Es jau, protams, gribētu, lai mans Chelsea tiek Eirokausos. Tas būtu ļoti svarīgi viņiem. Lai arī kaut kāds spēlētājs varbūt piesaistīt vasarā un noturēt esošos spēlētājs atsevišķus, jo liela daļa es labprāt pats aiziet un akāja pakaļ izsistārā no turienes. Bet es gribētu redzēt Evertonu Eirokausos. Kaut kā man simpatizē viņš šo sezonu, un plus viņam jaunais stadions šo sezonu, un tad nākamajā sezonā varētu savā jaunajā stadionā uzņemt Champions League. Un klubs ar lielu vēsturi tomēr. Tā kā, es pa Evertonu. Bet mums jāparunā arī, es domāju, par citām līgām. Tur arī norisinās kaut kāda šāda tāda cīņa par Champions Leagues vietām. Tad pirmo mēs varam pieminēt Bundeslīgu. Te gan varbūt tās nav tik daudz, jo ir pēdējā kārta palikusi, bet šobrīd 4. vietā esošā Stuttgart, kurai pēdējā Champions Leagues vieta ir 61 punkts. 5. vietā ir Hoffenheim, kas man ir diezgan liels pārsteigums. Iepriekšējās sezonās viņiem tas sniegums nebija tik labs, bet šo sezonu ir labs. Viņiem arī 61 punkts. Un tad ir Bayer Leverkusen, kura ir 6. vietā ar 58 punktiem. Bayeram ļoti grūti. Tad jācer, ka gan Hoffenheim, gan Stuttgart zaudē. Un tad jau tur jāskatās uz vārtu attiecību. Bayeram droši vien Leverkusenai nepieciešams sasist daudz gols, lai viņiem ir labāka vārtu attiecība. Jā. Šeit arī interesanta cīņa. Bet es laikam teikšu, ka Stuttgart paliks savā 4. vietā. Kaut kā neticās, ka viņi zaudēs pēdējo spēli. Kaut gan Eintracht Frankfurt ir pietiekami spēcīgs pretinieks. Un Hoffenheimai atkal ir vājāks pretinieks. Borussia es negribu izrunāt šito vārdu. Mönchengladbach. Tas, ko Reins teica. Kaut kā pilsēta Vācijā. Tā. Kas mums notiekās Serie A mums ir Inters jau uzvarējis. Tu arī aizmirst pieminēt, ka Bundeslīga jau arī Bayerns uzvarēja. Jā, Bayerns arī uzvarējis. Jau. Tieši tā. Inters arī jau sen, man liekas, jau vairākas kārtas atpakaļ ir uzvarējis. Tā kā apsveicam gan Bayern, gan Inter ar uzvarām. Un šeit mums arī ir Serie A palikuši 3 kārtas. Un šobrīd AC Milan ir 4. vietā, Juventus 3. vietā, Juventus ir 68 punkti, AC Milan 67 punkti, un klubam, kuras atbalsta Itālijas A sērijā, Roma ir
64 punkti. Tā kā te arī vēl joprojām ir aktīva cīņa par Champions League vietām. Nu, vēl var arī pieminēt īstenībā, ka Como cīnās par Champions League vietām. Un viņiem ir tāda savā ziņā arī jānosargā vieta, ko viņi šobrīd 6. vietā atrodoties ir nosargājuši sev konferences līgas vietu. Diezgan liels pārsteigums par Como, vai ne? Viņi nebija vēl pat augstāk pirms tam, viņi mazliet atkrituši. Jā, varētu būt, ka sezonas vidū viņi bija 4. vietā. Nu, teiksim, tur gāja uz to, ka viņi varētu cīnīties līdz sezonas beigām par Champions League vietu, bet ir kā ir. Jebkurā gadījumā ļoti atzīstams sniegums no Como 6. vieta šobrīd, un joprojām cīnās par Champions League vietām. Jā, tur daudz tik slavēts treneris viņi. Ceskas Fabregas. Jā, tieši tā. Tāpēc es atceros, ka viņi bija diezgan augsti. Tas bija liels pārsteigums visiem un ka ļoti tik slavēts treneris. Jā, un tad šodien mums La Liga ir El Clasico, kurā izšķirsies La Liga uzvarētājs. Ja Barcelona izcīna kaut 1 punktu pret Real Madrid, tad Real Madrid sapnis par La Liga titulu šogad ir izsapņots. Tur gan pēc to, kas notiek ģērbtuvēs, jau izskatās, ka ir izsapņots. Tur viss ir izsapņots, jā. Es teiktu, ka Real Madrid līderis smadzeņu satricinājumu atrodas mājās, gulta režīmā uz 10-12 dienām. Miljons ir noslaukts no abiem, gan Valverde, gan Čomeni. Katrs pa 500,000 maksās soda naudu. Čomeni gan intervijā atzina, ka jārēģē mierīgāk šādās situācijās un jārisina konflikti mutiski, nevis ar fizisku vardarbību un tā tālāk, bet skaidra lieta, ka es domāju, ka viņi tur nesaspēlēsies vairs nekad. Man tāda aizdoma, ka viņi savā dzīvē vairs nesaspēlēsies. Visticamāk, ka jau Čomeni būs jāmeklē jauns klubs, ne jau Valverde tomēr viens no kapteiņiem. Jā, un bija tādas jau baumas, ka Čomeni varētu būt viens no tiem spēlētājiem, kurš vasarā atstās Real Madrid. Un ir arī tiek daudz nopludināta informācija no ģērbtuves, kas nav bieži gadījums. Tā kā noteikti ir vēl kāds neapmierināts spēlētājs. Tur pat bija vairākas baumas, ka vairāk nekā 6 spēlētāji tur negrib runāt ar treneri. Citi tur strīdās savā starpā. Ļoti, ļoti interesanta situācija. Tur ir interesanta situācija. Un Real Madrid prezidents ir noskatījis, ka šis bardaks jānāk savākt Jose Mourinho. Jā, vairāk izredzētajam, tā teikt, jānāk ir sakārtot ģērbtuves. Bet es domāju, ka Jose Mourinho ir noteikti galvenais kandidāts, kurš to arī varētu izdarīt. Ieviest kārtību, jā. Teiksim, es domāju, tur spēlētājiem liels respekts pret viņu būtu un tur nekāda pretirunāšana nebūtu. Un man liekas, ka Jose Mourinho arī ir no tiem treneriem, kurš apklusiņ ģērbtuvo savu skatienu vienu, viņam nav jābļauj nemaz. Viņš vienkārši ienāk un ar tā teikt, kā mūsdienās saka, savu auru. Ietekmē ģērbtu. Jā, tieši tā, kā tu teici, ļoti liels respekts vienkārši spēlētājiem būt pret tā treneri, jo pašlaik tad RBL it kā bijušais reāls spēlētājs, bet nav ne tuvu tāds stāsts, kā... Absolūti nē. Absolūti nē. Un galā mēs taču nepieminējām vienu no galvenajām lietām. 69 miljoni cilvēki ir parakstījuši petīciju, ka Kylianam Mbappé ir jāatstāja arī Real Madrid. Tos 70 miljoniem, jo es šodien arī parakstīšu petīciju. Un galā Antonio Rudegers arī sit saviem tā teikt, komandas biedriem un treneriem. Tur ir pilnīgākais bardaks. Vienkārši UFC noteikti un treniņos. Real Madrid varbūt jauns lauciņš, jā, tur basketbols ir, futbols ir, jāiet iekšā UFC lauciņā. Jā, šovakar 10. varbūt pret Barcelonu izkausies kārtīgi. Varbūt, jāizlāda enerģija. Nu, un tad vēl ir mums, protams, arī tāda līga kā Francijas līga, kurai varbūt cilvēki ikdienām mazāk seko līdzi, bet te ir ļoti interesanta cīņa par vietām Eirokausos. Un arī īstenībā vēl joprojām interesanta cīņa par uzvaru. Nu, lai gan jāatzīst, ka visticamāk jau atkal uzvarēs Paris Saint-Germain, palikuši vairs tikai 1 kārta. Paris Saint-Germain, divas kārtas, jā. Nu, kā kuram klubam, kādam ir arī 1 kārta palikusi. Bet Paris Saint-Germain vēl ir palikuši 3 spēles, un viņi šobrīd atrodas 3 punktus priekšā 2. vietai, un 2. vietā mums atrodas Lens, kas man ir pārsteigums īstumā liels. Viņiem ir savstarpējā spēle nākamā, Lens pret Parīzi. Lensai, jā. Parīzei gan Parīzei ir pret Brestu. Nu, Brest ir apakšgala komanda vairāk. Bet jebkurā gadījumā, prieks, ka beidzot te ir tāda arī saspringtāka cīņa, jo parasti iepriekšējos gados Līga 1 bija arī viena no tām līgām, kur jau
8 kārtas pirms beigām viss ir skaidrs, ka uzvarētāji būs Paris Saint-Germain. 3. vietā šobrīd atrodas Lyon ar 60 punktiem. 4. vietā viņiem uz papēžiem min Lille ar 58 punktiem. Un 4. vieta nodrošina Champions League kvalifikāciju Francijā. Tātad pirmās 3 nodrošina sev dalību uzreiz Champions League. 4. vieta nodrošina sev Champions League kvalifikāciju. 5. vietā atrodas Rennes ar 56 punktiem. Kas 5. vieta Francijā nodrošina Eiropas līgas vietu. 6. vietā atrodas Monaco ar 54 punktiem, kas nodrošina konferences līgas kvalifikāciju. Un 7. vietā atrodas klubs, kuras atbalsta Francijā, Marseļa ar 53 punktiem. Un 7. vieta Francijā negarantē neko. Līdz ar to manas cerības, ka Marseļa pēdējās 2 kārtās saņemsies, un pārējiem klubiem varbūt netik labi ies, un Marseļa pacelsies vismaz uz kaut kādu no starptautiskā futbola vietām. Vai no konferences līga, vai Eiropas līga, vai vēl kaut ko. Tāds pārsteigums, ka Monaco un Marseļa tik zem. Ja tāds ierasties, vienmēr ir skaidrs, ka PSG būs 1. vietā, bet tad tur parasti tuvumā vienmēr bija vai no Monaco vai Marseļa. Jā, tieši tā. Bet šogad viņi ir attiecīgi 6. un 7. pozīcijā. Nav bijis, Marseļai bija labs nogrieziens sezonas vidū, tad viņi bija tā ieskrējušies, un tagad uz beigām ir tāds pašokāks sniegums. Plus Marseļā arī interesanti notikumi ģērbtuvēs. Pieris Aubameyangs. Jā, Pieris Emeriks Aubameyangs. Mežģā smēli nedaudz. Izpūta ugunsdzēšamo aparātu uz vienu no saviem treneriem. Tā kā interesanti notikumi. Pavasars galva visam. Pavasar trakums. Interesanti notikums starptautiskajā futbola ģērbtuvēs. Bet, jebkurā gadījumā, galvenais, ka ir interesants futbols līdz pat sezonas beigām. Komandas cīnās par kaut ko. Nav tā, ka visi ir nolemts, izņemot atsevišķās līgās uzvarētājs. Visticamāk arī Spānijā jau ir. Es teiktu, ka Barcelona uzvarēs. Ļoti liels starp 11 punktu. Es neticu, Real Madrid šo sezonu nerāda to sniegumu, ko viņiem vajadzētu rādīt. Labi, tad par futbolu mums tā kā būtu izrunāts. Varam ķerties klāt arī noslēdzošajai tēmai - hokejam. Mūsu galvenajai tēmai, jo galā tuvojās pasaules čempionāts hokejā. Sāksim ar NHL. Jā. Tad pirmā sērija Colorado Avalanche pret Minnesota Wild. Pirmās 2 spēles. Pirmo jau mēs apspriedām iepriekšējā sērijā, tad otrajā spēlē Colorado uzvarēja 5-2. Arī diezgan pārliecinošs sniegums. Un tad šonakt tāds mazais pārsteigums, ka diezgan pārliecinoši Minnesota uzvarēja. Jā, es biju ļoti pārsteigts atverot rezultātu flashskorā. Redzēju, ka Minnesota ir 5-1 pēkšņi uzvarējusi Colorado. Te ir apmainījušies ar laipnībām, tā teikt. Bet kā jau mēs minējām ar iepriekšējā sērijā, ka abas komandas gūt daudz vārdus. Un ka no otras puses tas baigais pārsteigums nav, jo Minnesotas uzbrukums arī ir diezgan apveltīts ar daudzām zvaigznēm. Tieši tā, un šobrīd rezultātīvākais spēlētājs izslēgšanas spēlēs ir tieši Kirills Kaprizovs no Minnesotas Wild ar 14 punktiem, 4 vārti un 10 piespēles. Jā, turpat arī 3. vietā aizsargs Quinn Hughes un 5. vietā Mets Boldijs. Tā kā, jā. Tā kā diezgan. Un tad tikai 6. vietā ir Nathans McKinnons no Colorado Avalanche. Jā, pēc tam Colorado Avalanche top 20 vairs nemaz neviens spēlētājs neredz. Jā, tur gan jau vairākiem. Landeskoks ir 20. vietā dalītā. Jā. Bet jā, vēl daudz spēles priekšā gan jau. Protams. Nākamajā sērijā mums spēlē Buffalo Sabres un Montreal Canadiens. Tur šobrīd sērijā ir 1-1. Spēles, te arī tāds apmainījušies laipnībām. Pirmajā spēlē Buffalo uzvarēja 4-2, otrajā spēlē Buffalo zaudēja 1-5. Šonakt ir nākamā spēle, 3. Es pieļauju, ka šī būs tā sērija, kas ies līdz 7 spēlēm. Man ir tāds aizdoms. Jā, es tev piekritīšu, jo arī, kā tu teici, apmainījies ar laipnībām un noteikti tā arī turpināsies. Ja vienīgais netiks spēlēt to taktiku, ko mēs apspriedām pagājušajā sērijā epizodē, ka Slavkovskim jāiet virsū. Jā, tas gan. Bet ko tas Slavkovskis mums te vispār ir izdarījis? Neko dižu, pagam. 5-1, pēdējā spēle. Skatāmies, Slavkovskis uz 0. Tad jau varbūt sit viņu nost. Jā, sit viņu nost. Labi, tad mums ir vēl viena sērija Carolīnas Hurricanes un Philadelphia Flyers. Sērija, kas mums jau ir noslēgusies 4-0.
absolūts pārbrauciens pāri. Karolīna uzvarēja Philadelphia Flyers, bet te laikam bez vispār jebkādiem pārsteigumiem. Es pieļauju, ka, varbūt notiek kāds pārsteigums, tad Philadelphia viena spēle var uzvarēt, bet realitātē bija skaidrs, ka Karolīnas Hurricanes soļos diezgan stabili tālāk. Jā, viņiem arī tagad būs daudz laiks atpūsties, dzenēt savu hoķīti treniņās, jo otrās sērijas Karolīna nākamajā sērijā spēlēs pret Buffalo un Montreals uzvarētāju, un tur jau, kā minēja, ir 1-1. Tad būs vēl kāds laiciņš. Tur noteikti būs kāds laiciņš, jā. Tā ir vienīgā sērija, kur vēl nav 3 spēles nospēlētas. Un tad mums ir sērija Vegas Golden Knights pret Anaheim Ducks, kur pirmās 2 spēles bija 3-1, 1-3. Un šobrīd 3. spēlē Vegas Golden Knights diezgan pārliecinoši uzvarēja Anaheim Ducks ar rezultātu 6-2. Es laikam arī esmu diezgan pārsteigts. Man liekas, ka Vegasai tā bija viņa vieglākais. Es pieļauju, ka varētu būt 3-0 jau pēc 3 spēlēm. Jā, es arī lasīju tajā Latvijas hokeja čatā, tur viss jau arī minēja, ka Vegas easy sērija, Vegas pārbrauks pāri, bet tad otrā spēlē uzreiz jau Anaheim uzvar. Tad bija tāds šoks tur visiem. Daudz ziņas bija. Bet jā, iespējams, ka Anaheim vēl kāds spēle uzvar. Bet gan jau, ka Vegas uzvar sēriju kopumā. Es arī domāju, ka Vegas uzvarēs sēriju, jā. Tad visticamāk, bet mēs pirmajā nenosaucām, kurš uzvarēs sēriju. Colorado Avalanche. Jā. Es pa Minnesotas Wild. Lai kaut kas pamainās. Colorado jau katru gadu tiek baigi tālu. Okay. Lai bišķiņ pamainās kaut kas Minnesotas Wild. Tad otrajā sērijā mēs, otrā pārī, mēs tur abi piekrītam, ka Vegas Golden Knights. Trešā mums nav ko izvēlēties. Trešā mums vairs nav ko izvēlēties. Karolīnas Hurricanes jau paši visu nokārtojuši. Un tad Buffalo Sabres vai Montreals Canadiens. Montreals Canadiens, es teikšu. Lai Kanādas komanda ir. Man arī laikam tāpēc, ka Kanādas komanda. Bet liels prieks par Buffalo Sabres, ka beidzot tādu veiksmīgu sezonu. Un pirmā kārta arī uzreiz ir pārvarēta. Un tagad ceturtdaļfinālā pret Montreals Canadiens arī saspringta sērija būs. Un, kā jau mēs teicām, visticamāk 7 spēles. Un tad fināls visticamākais Colorado pret Karolīnu. Vai arī Minnesotas Wild. Tās sērijas uzvarētas. Visticamāk, jā. Tā vajadzētu būt, laikam. Tās ir tādas pārliecinošas, spēcīgākās komandas šobrīd, tā vismaz liekas. Labi, tad pārējām pie Latvijas izlases. Un uzreiz var pieminēt, ka pagājušajā sērijā tu teici, ka Kārlis Ozoliņš brauks uz čempionātu, un mēs gribējām sadarēt, bet nesadarējām, un uzreiz nākamajā rītā es tev varēju sūtīt bildi ar hi-bye, pierakstīts klāt. Paldies, Reinim, par atgādinājumu un vērību, ka mans pareģojums bijis nepareizs. Kārlis Ozoliņš nedosies uz pasaules čempionātu, un jāatzīst, ka šis pareģojums bija absolūti nepareizs. Jā. Tik atskaitīt vēl spēlētāji. Niks Vaņenko, Bogdans Hodas, kurus mēs arī likām sastāvā, ka tie varētu būt kā jaunie aizsargi iespēlēti 4. virknējumā vai 3. Bet nebūs tā. Redz, laikam Harijs Vitoļņš būs pamanījis to, ko es tev teicu, ka Niks Vaņenko tur pieļautās kļūdiņas uz zilās līnijas diezgan. Tā izskatās, ka Harijs laikam ir dīvaini eksperti klausīties. Jo arī pārējais sastāvs, ko mēs likām, ir diezgan precīzi, izņemot certā maiņas aizsargi. Certās maiņas uzbrucēji tur arī bišķiņi mainījās. Tur grūti bija pateikt, jo pārbaudas spēlēs viņi tur spēlēja. Vienā spēlē tāds sastāvs, otrā tāds. Bet pirmās 3 maiņas mums ir absolūti pareizes uzbrucējos. Jā. Pirmajā maiņā Smirnovs Vilmans Balcers, otrajā maiņā Bāķņa Andersons Krastenbergs un 3. Egle Dzierkals. Un ko neviens no mums negaidīja. Neviens. Olivers Mūrnieks izsaukts uz Latvijas izlasi. Pirmās 2 spēles. Pirmajā vārdgūms, otrajā piespēle. Un tad uzreiz man tev jautājums, vai Olivers Mūrnieks brauc uz pasaules čempionātu? Brauc. Es arī gribu teikt, ka viņš brauc. Viņš tiek iespēlēts 3. maiņā, un viņu arī nemainīja. Jo 4. maiņas spēlētāji bija mainījies 2 uzbrucēji, 2 aizsargi pirmā spēlē un otrā pret Norvēģiju. Bet Olivers kā tika ielikts 3. maiņā, blakus Dzierkalam un Eglem. Viņi arī labi saspēlējās, man patīk, kā viņi spēlēja. Un otrā spēlē viņš arī spēlēja. Un ņemot vērā to, ka tā kā mēs jau runājam smagu sezonu un 3 traumas, bet viņš var spēlēt un spēlēja abas spēles. Tas nozīmē, ka viņam ir viss tagad kārtībā. Tieši tā, un es domāju, ja viņš brauktu uz pasaules čempionātu, viņš arī paceltu savu latiņu, tā teikt, NHL draftā, jo pagājušā sezona, kā jau tu minēji, viņš ir lielāko daļu izlaidis dēļ smadzeņu satricinājumiem, un tie skauti viņi nav redzējuši, un kāpēc, lai viņš vispār kaut kur atrastos kaut kādos rankingos, tā teikt. Un pasaules čempionāts ir tā platforma, kurā viņš var sev parādīt. Pasaules čempionātā dabū 1-2 punktiņus, un 17 gados
Tad jau NHL skauti gan jau kas skatās. Gan jau tie paši skauti, kas bija 18 čempionātā, varbūt kādam viņš jau tur iepatikās un būs arī šī čempionātā. Ļoti iespējams. Tā kā jācer, ka kladēs tiks pierakstīts Oliver vārds. Tieši tā. Bet pēdējās 2 pārbaudas spēles ir noslēgušās Latvijas izlasē. Abas tika uzvarētas pēc pamatlaika beigām. Pirmā bija 3-2, otrā 4-3. Viena pagarinājumā, otra pēcspēles metienos. Un par ko lielākais prieks, ka Sāns Vilmans abās spēlēs ir bijis rezultatīvs. Pirmajā spēlē 2 vārdu gūmi, izcila vārdu gūmi. Un otrajā spēlē rezultatīvu piespēli. Un ko man uzreiz gribās vēl pieminēt. Un arī būlītiem, jā. Un ko man uzreiz vēl gribās papildus pieminēt pie Sāna Vilmaņa, ko es arī tev personīgi rakstīju, ka ir acīm redzams, ka Sāns Vilmans ir augstāka līmeņa pa visiem spēlētājiem, kas atrodas laukumā. Tas ātrums, roka darbība, kāja veiklība, viss tur bija redzams. Arī lēmumu ar ripu bija pareizi. Tieši tā. Ar tābols noteikti nerakstīja kladītē ar lēmumu pie Vilmaņa vārdu lēmums ar ripu. Bet jā, tā kā tu teici, tieši mēs jau savstarpēji sarakstījāmies spēles laikā, ka ir redzams tas līmenis un vienkārši jau ar smaidu varēja skatīties, kā pirmā maiņa griež hokeju. Tieši tā. Un arī tā piespēle otrajā spēlē, kur viņš vienkārši izgāja cauri visiem un atdeva Balceram vienkārši uz tukšiem vārtiem. Un tur Balceram bija jāiemet tukšā stūrī. Un prieks arī, ka Balcers iemet pēdējā pārbaudas spēlē. Tā teikt, dabūt apakaļ bišķiņ, jo te pirmajā spēlē viņam tur negāja bišķiņ. Jā, bet viņš jau pirms tam kopā 3 vārdus ir gūs pārbaudas spēlēs. Tas gan, jā. Un arī ļoti labi, ka Vilmans uzreiz gūta tos 2 vārdus, jo atbraucot no Amerikas uzreiz nav nekāda, kā izlasē nav gūta vārta, tas varbūt tāds uztraukums un kā, un ja tagad neaiziet tās 2 spēles čempionātā, neaiziet pirmā spēle, un tad tā arī palikt sausā. Bet uzreiz tik gūta 2 vārdi. Labi, ļoti labi, priekš. Iedod uzreiz pārliecību, jā, tāda. Vienīgais Rudolfam Balceram absolūti neizdevās savus būlišu metiens. Tur ripu noslidēja no vislāpstiņas, to mēs bieži neredzam hokejā. Bet nu nekas. Bet, ko es vēl gribu izcelt un ko cilvēki neizceļ reāli. Ne komentētāji, ne pēc tam studiju eksperti, tas ir Renārs Krastenbergs. Es nesaprotu, kā var neizcelt Renāru Krastenbergu. Ātrs, nenormāli tehnisks džeks un lēmumu ar ripu mēmākie, ja tā var teikt. Jā, man vienkārši katru reizi, kad Renārs Krastenbergs ir laukumā, man uzreiz acis paplašās 2 reizes platāks, jo es gribu redzēt visu, ko viņš izdara laukumā. Viņš tur vazāja tos norvēģis. Viņš tur mēģināja visādas, tā teikt, es jau rakstīju, man liekas, tev, ka viņš tā kā Brazīlijā, tie street futboleri, mēģināja visiem tur visu vienkārši apčakarēt uz tehniku. Viņš vienkārši bauda hokeju. Izskatās, ka viņš reāli vienkārši iziet laukumā un bauda hokeju. Viņš arī apčakarēja skaisti tajā, ka viņš jādeva piespēle Andersonam. Pieturēja rīpu piebremzēja apstājas un jādeva Andersonam arī uz. Tas bija izcils moments. Nu, un tā kā tu teici, arī trešā maiņa ļoti skaisti nospēlēja. Dzierkals, Egla un Mūrnieks. Jā, Dzierkals arī labi iemet devenē vārtu uzreiz. Pirms Dzierkala vārtiem tā spēle, godīgi sakot, otrādi neizskatījās baigi labi, jo Norvēģi diezgan labi mūs noskrēja un gribējās jau palika jau bēdīgs mazliet, ka tāds vājš sniegums pagaidām, bet uzreiz tik gūta vārtu un pēc tam atlikušā spēle arī uzreiz pagriezās un kopā guvām 3 vārtus. Ielaidām arī 3, bet tur arī abās spēlēs tādi Norvēģi guva no zilās līnijas tāds vārds. Bet kopumā spēlē izskatījāmies mēs labāk, manuprāt. Tieši tā. Nu, un 4. maiņa, kā jau tu teici, te vairs neko mēs paredzēt nevaram. Te nav vispār nekas skaidrs. Vienīgais, ko es gribētu teikt, ka Oskars Lapinskis noteikti dosies uz pasaules čempionātu. Un ja Harijs Vītoliņš nepaņem Oskaru Lapinski, tad būs jāzvan Harijam un jāsūdzas, ko viņš dara. Jo Oskars Lapinskis reāli ļoti skaisti spēlēja. Ļoti labs hokejs, ātrs, tehnisks, ar jaudu mauc visur. Oskars arī spēlēja abās spēlēs. Es pieņemu, ka tās šaubas ir par tiem 2 spēlētājiem, kur tika mainīt. Par tiem 4 sanāk kopā, jo pirmajā spēlē spēlēja Krastīņš un Prohorenkovs, jā, un otrajā tad tieši Veinbergs un Zabusovs. Zabusovs, jā. Nepareizi, ka izrunāju viņu uzvārdu. Bet, un arī tie aizsargi mainījās vietām. Tad noteikti, ka Lapinskis, es pieņemu, ka ir sarakstā, jo, kā tu minēji, ļoti, ļoti ātrs. Tāds var arī uzreiz laukumā redzēt viņu tajā maiņā, diezgan labi izceļās un ka viņš ir iekļauts sastāvā. Nu jā, man ar tā liekas. Un arī Miks un Vānovs nospēlēja abas spēles. Kā 4. maiņas aizsargs.
Nu, grūti paredzēt. Oskars Cibuļskis, jā, nē, jā. Nu, jā, gan jau, ka brauks. Viņš jau tomēr arī teica uzrunu ģērbtuvē. Nu, jā, spēles, tad jau to nedod spēlētājiem, kas tiks atsēdināts, palikt mājās, skatīties čempionātu. Tā uzruna nebija laba, palikt mājās. Beidz runāt. Jā. Bet, Latvijas sastāvs vēl nav zināms. Jā, tiks nosaukts laikam 12. maijā parīt. Tā kaut kas man arī galvā stāv. Jā, jo tika pieminēts, ka viņi izlido uz Cīrihi 13. tāpēc dienu iepriekš laikam tiek nosaukts sastāvs. Visticām, un paši spēlētāji gan jau, ka šodien un rīt jau zinās, kuriem būs jākrāmē somas un kuriem jāklāj plediņš uz dīvāna pie televizora ekrāna. Bet ir zināmi sastāvi divām Ziemeļamerikas lielvalstīm, Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādai. Sāksim ar ASV sastāvu, jo man ASV sastāvs šķiet absolūti nepievilcīgs. Ko tu gribētu izcelt no šī sastāva? Gan jau, ka ir viens galvenais spēlētājs. Protams, jā, Meķu Kačaks, Balinska komandas biedrs un tāds labs uzbrucējs Floridā vienmēr. Bija diezgan ilgi traumēts šo sezonu, gan tāpēc es diezgan pabrīnījos, ka viņš spēlē. Ja pirms olimpiādas viņš, man liekas, bija traumēts, un tad olimpiādē, jā. Visticamākais jau spēlē, jo grib triple gold to titulu dabūt, jo viņš uzvarējis ir NHL Stanley Kausu, tad uzvarēja olimpiskās spēles, un tagad ies uz pasaules čempionāta zelta. Bet viņš nebija pagājušā gada sastāvā? Čempionātā? Jā. Nē, man liekas, ka otrs... Nē, viņi nebija. Abi bija brālis Breidijs Kačaks pagājušajā gada čempionātā spēlēt. Un šogad Breidijs nav? Jā. Kopā negrib spēlēt? Tikai podkāstu kopā tā ir. Jā, vēl no šī izlases sastāva, kas te ir nosaukts, sporta centrā ir izcelti tādi divi spēlētāji. Aizsargs Justins Folks, kuram 78 NHL spēlēs šogad 16+24, un uzbrucējs Ryans Leonards 75 spēlēs 20+25, un tas tiek izcelts kā Washington Capitals tuvākās sezonas viens no līderiem. Laikam jau te vairāk reāli nav kam pieskarties. Tāds diezgan nepazīstams sastāvs. Protams, ir NHL spēlētāji, ir arī AHL un NCAA spēlētāji, jeb universitāšu spēlētāji. Nezinu. Nav jau neviens tāds super uzvārds. Varbūt tur ir tāds zināms, Sams Lefertīs, zināms spēlētājs. Jā, Lefertīs, jā. Bet jā, kopumā nav nekāds superzvaigznes. Bet tas jau ir daudz priekš Amerikas čempionāta sastāvu, jo bieži vien viņiem ir tikai studenti, un tur varbūt daži NHL spēlētāji. Bet pēdējos gados gan, jā, viņi brauc ar labu sastāvu. Es šogad nenosaukšu par labu sastāvu. Kopā. Latvija varētu būt priecīga, ka tik daudz NHL spēlētājiem sastāvā. Tas gan, protams. Un otra Ziemeļamerikas lielvalsts Kanāda arī nosaukusi savu sastāvu, un te gan jau ir lielāku uzvārdi. Un es gribētu uzreiz izcelt lielāko no šī nosaukto sastāvu, kas ir Maklins Celebrini. Jā. Un arī Džons Tavares ir. Džons Tavares, Ryans O'Reillys. Un ko mēs vēl te pieminējām? Emils Bušārs. Dilans Kauzens arī dzirdēts. Daniels Ners arī. Un Meķju Barzāls. Tāda arī tāda daudz labu zinām uzvārdu. Tieši tā. Elmers Līkin, komandas biedrs Džets Grīvs. Kurš laidīs daudz gols, cerams. Jā, novēlam viņam ielaist ļoti daudz gols, tā lai Kolumbusai rodās šaubas par viņa spējām. Un Elvim, lai ir labā pirmssezonas nometne, lai var pierādīt trenerim, ka viņš ir pirmais numurs. Vai ne? Jā. Bet Kanādas sastāvs tev jāatzīst. Spēcīgāks nekā ASV. Es kaut kā pirms tam nebiju tik ļoti pievērst uzmanību abiem sastāviem, tāpēc man liekas, ka ASV ir arī labs, bet, šeit ir daudz vairāk zināmu uzvārdu. Protams. Arī McKennam bija it kā jābūt, bet tad pēdējā brīdī mainījās lēmums. Jā, šī gada potenciāli pirmais draft numurs Gavins McKenna. Tomēr nebūs. Kanādas Hokeja federācija un viņa aģenti ir nolēmuši, ka labāk izlaist pasaules čempionātu un gatavoties jaunajai NHL sezonai un draftam. Bet, ja mēs vēl tā pa draftu pēdējās minūtes mums te iet podkastam, ātri pieskaramies varbūt pa draftu. Alberts Šmits, kā tev šķiet, kurā komandā? Man ļoti patīk tā publikācija, ka San Jose Sharks otrais pīks. Ļoti maz ticam, ka viņš tiks tik augstu paņemts.
būs jau augsts, bet ne otrā vieta noteikti. Bet vienkārši kaut kur tur bija rakstīts, ka San Jose it kā jau ir tie superstāru uzbrucēji, bet ka trūkst aizsargu, un tad, ka varētu labu aizsargu paņemt, tas būtu Alberts. Bet es domāju, ka viņš, es neatceros tās komandas, bet kaut kur ap 7, 8, 9 vietu visticamākais tiks paņemts. 9 bija Florida. 9 bija Florida, jā. 8. Es vairs neatceros. Es tikai atceros, ka 4. bija Chicago Blackhawks. Es cerēju, ka Alberts varētu uz Chicago Blackhawks. Kā nekā vienīgā komanda, nu labi, nevienīgā. Otra komanda, ko es redzēju NHL klātienē, bija arī Colorado Avalanche, bet pa Colorado Avalanche man kaut kā negribas vanot. Nesimpatizē man tā komanda, bet Chicago Blackhawks, jā. Daudzsološa potenciāla komanda, vēl vienu jaunu spēlētāju paņemt, varētu uzreiz viņš arī sākt spēlēt. Nu, es ļoti ceru, ka Albertu nodraftēs, un viņš arī nākamajā sezonā uzreiz spēlēs NHL, ka nebūs tur nekāda kratīšanās pa Somijas līgu vai AHL. Ja ņem, tad spēlē un uzreiz. Tā arī vajadzētu būt, jo daudz, kur tajos aprakstos un skautu pētījumos ir rakstīts, ka viņš jau spēlē vairāk nekā gadu profesionālu hokeju, bija olimpiādē, un ka viņš jau ir gatavs tam. Nu, tieši tā, ko tur vairs gaidīt, tur jau tā lieta. Bet es piekrītu tev, ka es arī gribētu redzēt, ka viņi nodraftē ar otro numuru San Jose Sharks. Nu, tas būtu brīnišķīgi. Ar Maklinu Celebrīni kopā tas būtu wow. Tas būtu ļoti, ļoti forši. Nu ko, es domāju, ka šodien esam forši parunājuši. Diezgan tāpatās gara epizode mums sanākusi. Un tad jau potenciāli var būt tiekamies nākamajā reizē, kad mēs būsim abi Šveicē. No Šveices, tiešā reportāža, tā teikt. 20. mājas, jā, tas sanāk potenciāli tas datums, kad mēs varētu ierakstīt. Jebkurā gadījumā, paldies visiem klausītājiem par klausīšanos, un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Čau! Jā, tiekamies. Čau!